Ludzas bibliotēkas vēsturē īpašu vietu ieņem laika periods no 1958. līdz 1989. gadam, kad bibliotēku vadīja energiskā un zinošā Lilita Kornele. Pēc Maskavas Bibliotēku institūta absolvēšanas viņa atgriezās dzimtajā pilsētā un ar lielu entuziasmu ķērās pie bibliotēkas darbu organizēšanas. Viens no nozīmīgākajiem notikumiem bibliotēkas vēsturē bija 1960. gads, kad tika ieviesta brīva pieeja grāmatu fondiem. Šis solis ļāva lasītājiem pastāvīgi izvēlēties sev interesējošās grāmatas, padarot bibliotēku par vēl pievilcīgāku lasītājiem. Liels pagrieziens bibliotēkas attīstībā notika 1965. gadā, kad tā pārcēlās uz jaunām, plašām telpām tikko uzceltajā kultūras namā. Šajās telpās bibliotēka atrodas arī mūsdienās. Šajā pašā gadā bibliotēkas kolektīvs tika apbalvots ar prestižo teicama darba bibliotēkas goda rakstu, kas liecināja par bibliotēkas augsto profesionālo līmeni. 1974. gadā notika bibliotēku centralizācija, un Ludzas bibliotēka ieguva jaunu nosaukumu – Ludzas rajona centrālā bibliotēka. Paralēli grāmatu fondiem bibliotēka aktīvi papildināja arī savu fonotēku. 80. gados fonotēkas fondā bija jau vairāk nekā 2000 skaņu plašu. Korneles vadības laikā bija ļoti stabili laiki un notika paudžu maiņa. Bibliotēka kļuva par nozīmīgu kultūras centru pilsētā, un daudzi jauni darbinieki sāka savu karjeru tieši šajā periodā. Korneles profesionālisms un pieredze ļāva viņai veiksmīgi vadīt šo procesu, nodrošinot bibliotēkas stabilu darbību un attīstību. Arī bērnu bibliotēka 1960. gados deva lasītājiem brīvu piekļuvi grāmatām, un jau pirmajā dienā bibliotēku apmeklēja 181 lasītājs un bija izsniegtas 656 grāmatas.